Он любит грешника, но ненавидит грех. He loves the sinner, but he hates the sin. И он сделал все, чтобы ты освободился от грехов. He done everything possible so you could be freed and liberated from the sin. Все, что тебе нужно. Everything that you need. Принять то, что он сделал. You need to accept what he done on a cross. То, что грех ведет человека в погибель. Sin leads person to the perdition. You get lost. You will die. Жизнь грешника заканчивается в вечной смерти. The life of the sinner will end into the everlasting torment. Но Бог сделал все, чтобы ты был спасен. But again, God did everything so you can be today liberated from this sin. И Он через Иисуса Христа дает тебе праведность. And through the blood and Jesus, He gives you the righteousness. И это дает Он бесплатно. And He gives that for free. Все, что нужно тебе принимать, это подарок. Everything that you need to do is to accept this gift for free. To accept the gift. Преклони колени перед Иисусом. He wants you that you bow your knee in front of Jesus. И скажи: Иисус, прости все мои грехи. And all what you need to say, Jesus, please forgive me all my sins. Приди в мою жизнь и будь моим Господом. Come to my life, come to my heart, and be the Lord of my life and heart. И Иисус придет в твою жизнь. And He straight away will come. If you ask, He will come. Все начинается с покаяния. Everything starts with the repentance. До этого ты шел против Бога. Till that moment, you was enemy to God. А теперь ты отворачиваешься от греха и смотришь на Иисуса. But now you are choosing to turn away from the sin and come to the Jesus. Библия говорит, Bible is saying, что Бог повелевает всем людям на земле покаяться. Bible is saying that the God gives the commission to every single person in the world to repent from the sins. Всем людям Господь говорит: покайся. For all the mankind, He's saying. Это значит, отвернись от прежних He's дел. saying repent from the sins, so it means turn away from the old ways, from the old Отвернись от life. греха He's saying turn away from the sin и призови имя Иисуса Христа. and call on the name of Jesus. Он реальная живая личность. He is living God. He is a personality, the real living personality. He's real. Иисус умер на кресте, но и воскрес на третий день. Yes, He died on the cross, but He resurrected it on the third day. И сегодня Иисус живой. And today, Lord Jesus is live. Он реальная живая личность. He is real living personality. И если ты будешь с Ним общаться, ты узнаешь, что Он живой. And when you're going to build up the relationship with Him, you will understand that He is really living. He is a living God. И Его Дух Святой здесь на земле. And His Holy Spirit is here on the planet right now. Его Дух Святой здесь. In the midst of us, He's right now here. The Holy Spirit is right here in the midst of us. И Дух Святой может жить внутри тебя. And He can live inside you. Все, что тебе нужно, All what you need to do, отвернуться от своих грехов you need to turn away and repent from your sin. и посмотреть на Иисуса. And look to look to the Jesus. Идти за Иисусом. And to follow Jesus. И Господь даст тебе абсолютно новую жизнь. And trust me, the Lord will give you completely new, cleansed life. Бог хочет спасти тебя. He wants to save you. Правда в том, что ты сегодня умираешь во грехах. The truth today is that you are going to hell. You are dying into your sins. Но Господь не хотел, чтобы ты погиб. But the Lord God, our Father, the Heavenly Father, He didn't want you to go and die in your sins. В Библии написано: In the Bible it's written ибо так возлюбил Бог этот мир, that the God loved so much this world что отдал своего Сына, that He gave His only begotten Son. единственного Сына отдал. He gave His only Son away. Аллилуйя. Самое ценное, Hallelujah. самое дорогое отдал. So imagine if you needed to give away your children for somebody. За тебя, And for somebody, and so God gave His Son away for you, чтобы имел вечную жизнь. but will inherit the everlasting life. Только через веру в Иисуса есть спасение. Only through the
through the faith in the Lord Jesus. И без веры нету спасения. So through the only through faith there is a salvation. So through the faith, living faith, Не через какие-то дела. not through your good deeds that you are committing. Иисус сказал, вот дело Божье, чтобы вы веровали в Меня. So the first thing what God said, He said that the thing that He wants you to do, that the good deed, is to believe in His Son Jesus Christ. Своими какими-то заслугами ты не можешь приобрести царство. Your self-righteous deeds will not, you will not inherit the kingdom of God through your self-righteous deeds. Но если ты просто откроешь сердце Иисуса, But if you will open your heart to the Jesus, то Он придет просто так в твою жизнь. He straight away will come in your life and in your heart. И Он хочет прийти в твою жизнь. And trust me, He wants to come in your life and your heart. Он однажды пришел в нашу жизнь. Once in every single person who is standing here, He came to our lives and hearts. И Он хочет прийти в каждую жизнь. And He wants to come for everybody's life. Когда Иисус The same way. приходит в жизнь, ты не можешь о Нем молчать. And when He comes, you will not be able to keep your mouth shut, or you will not be silenced to speak about Him. Это похоже, как ты нашел очень-очень что-то ценное и дорогое. It's the same thing when you obtain something very precious for you. You can't keep your mouth shut. You want to tell everybody about this thing. И ты все остальное уже почитаешь за ссор. And everything else that you done or you thought or you wish or you thought that it's something precious to you will turn into the pile of crap. Аллилуйя. Hallelujah. Иисус такая ценность, He is such a precious thing что ничто больше не сравнится с Ним. that there is nothing in this planet that wouldn't be compared to Him. И хорошая новость в том, So the good news is что Иисус не против тебя, а за тебя. that He is not against you, but He is for you. Только ты будь за Него. All what He wants from you, that you are for Him. Открой Ему свое сердце. Open your heart to Him. Будь с Ним другом. Be friends with the Jesus. Он хочет быть твоим другом. He wants to be friend with you. Он хочет давать тебе советы He wants to give you the и advices вести тебя по этой жизни. and lead you through this life. Позволь Ему это делать. Let Him to do that. Он хочет спасти тебя. He wants to save you. И написано в Библии, And it's written in the Bible. что Бог имеет намерение для тебя во благо тебе. So His thoughts and His plans for your life is only the good plans and good things. И все только доброе исходит от Отца свыше. And only good things and holy things come from the Father. И все плохое не от Бога. And everything that is evil, everything that is wicked, it doesn't come from the Heavenly Father. It comes from this world's God. Поэтому Господь хочет для тебя самое лучшее. So He wants you to, for you, He wants only the best. Вопрос, хочешь ли ты для себя So этого? there is a question for you today. Do you want to? Если ты God хочешь, give you the good things. если ты хочешь, And if you want, просто открой свое сердце для so Иисуса. right now, open your heart right now. Можешь сказать Ему, Отец Небесный, And you can tell right now, Heavenly Father, во имя Иисуса, in the name of Jesus, я прихожу к Тебе. I'm coming to you. Я прошу Тебя, прости все мои грехи. And I'm asking you, please forgive me all my sins Приди в мою жизнь. and come in my life. Будь моим Господом. And be Lord of my life. Будь моим Спасителем. And be my Savior. И Иисус будет твоим And Спасителем. He will be your Savior. Главное, открывай Ему свое сердце. The most important thing is to open your heart. Не пройди мимо Него. Don't go past Him. Don't pass Jesus. Этот человек не может быть счастливым, You can't be happy if you have a lot of sins in your life. потому что грех – это служение дьяволу. So the sin is the servitude to the Satan, to the devil. Как ты можешь радоваться, если ты служишь дьяволу? How it is possible for you to be happy if you are in a servitude to the devil? Грех ожесточает сердце человека. So the sin actually hardens your heart. When you sin,
И когда человек в грехе, so when the person is in a bondage of a sin, он в рабстве. you are like a slave to the sin. Но Бог хочет тебя освободить. But God has a good news and good news for you, that He wants to set you free from the sin, from the bondage of a sin. В Библии написано, So in the Bible it's written. кого Сын освободит, тот будет истинно свободен. So the Bible says, whose Son will set free, he will be indeed set free. Иисус уже освободил тебя. So Jesus already set you free. Тебе нужно это принять верой. So you need to accept that by the faith in your heart. На кресте все произошло. So on the cross, everything already was done. That's why He said, it's finished. Вся работа завершена. It is finished. He said, the last words on the cross, the last words of Jesus on the cross was, it is finished. Свершилось. It is. Invite Jesus in your heart. Tikko mēs krievu valodā šo lūgšanu pateicām. We just prayed this prayer in Russian language. Bet latviski tas ir tā, ka tu iecini Jēzu Kristu savā sirdī. But in Latvian, it's just we invite the Lord Jesus in your heart. Jo Jēzus patiešām ir kungu kungs un ķēniņš. Lord, Jesus really is the Lord of the Lords and King of the Kings. Jēzus ir tas, kas tev vajadzīgs. And Jesus is the one that you need. Bet Jēzus Kristus visi cilvēki aiziet bojā. Without Jesus, every single person in this world will go and die. Un šodien, kad tu dzirdi šo evaņģēliju par Jēzu Kristu, and today, if you hear this good news, varbūt rīt tu vairs to nedzirdēsi. Maybe tomorrow you're not gonna hear this Jo good tava news. dzīve apstāsies varbūt jau šajā naktī. Maybe your life will end tonight. Tāpēc piesauc Jēzus Kristus vārdu, un tu taps izglābts. That's why please call on the name of Jesus today. Kas kristīts, tas taps izglābts. The one who is going to be baptized, that one will be saved. Bet katrs cilvēks, kas netic, viņš taps pazudināts. And every single person who is who's not going to believe, he's going to go and perish. Un mēs runājam par mūžību šajā vakarā. Par mūžību. Today we are speaking about everlasting life. Cena ir mūžība. The price is very high. Kur tu pavadīsi mūžību? Vai tu būsi pie Dieva, vai tu būsi ellē? Ir tikai divi ceļi. Ir tikai divi ceļi, kā tu vari, uz kuriem tu vari aiziet. Tikai divas vietas, kur tu vari nokļūt. Debesīs vai ellē. Tu vari būt ar Dievu vai ar vēlnu. Tu vari būt ar Jēzu Kristu vai ar savu grēku. Tikai divi ceļi. Две дороги. Ar Dievu vai bez viņa. С Богом или без Бога. Ar Jēzu Kristu vai ar grēku un С netaisnību. Иисусом Христом или с грехом и с неправдой. Uz kurien tu aizies? Куда ты пойдешь? Šodien tev, kad tev sludina, Сегодня тебе проповедуется tā ir tava iespēja tapt glābtam. твоя возможность быть спасенным. Un Jēzus patiešām izglāb no grēka. И Иисус по-настоящему спасает от грехов, Jēzus glāb no pornogrāfijas, no narkotikām, от порнографии, от наркотиков, no alkohola, от алкоголя, no bezjēdzīgas dzīves. от жизни смысла. Atdod savu dzīvi Jēzum Kristum. Отдай жизнь Иисусу. Bībelē rakstīts, ka nav neviena cita vārda cilvēkiem dots, В Библии сказано, что нет другого имени, данного людям, kurā ir glābšana. в котором было бы спасение. Vai tikai Jēzus Kristus vārds. Только имя Иисуса Христа. Jā, tas ir vienkārši, Это просто. bet tas ir sarežģīti, ja tu esi lepns. Но если ты гордый, тогда это сложно. Vai tas ir vienkārši, ja tu esi pazemīgs Dieva priekšā. Это просто, когда ты смирен перед Богом. Un tas ir Dieva glābšanas plāns. И это Божий план спасения. Tas ir tā, kad cilvēks slīk okeānā. Как человек тонет в океане, Un viņam tiek pamets glābšanas rīķis. и ему кинут спасательный круг. Un viņam ir izvēle, vai viņš pieķersies šim glābšanas rīķim, vai viņš nepieķersies. И у него выбор, взяться за этот спасательный круг или нет. Glābšanas rīķis ir Jēzus Kristus. Этот спасательный круг Иисус Ja Христос. tas nozīmē, ka tavi grēki ir piedoti. И это означает, что твои грехи прощены. Un tev ir miers ar Dievu. И ты имеешь мир с Богом. Un Dievs ir debesīs. Но Бог, Он на небесах. Bet viņš ir arī klātesošs šajā vakarā šeit uz ielas. Но Он также и здесь, на земле. Dievs redz visu cilvēku sirdis un redz visu viņu domas. И видит все мысли, все, что в сердцах людей. Viņš redz katru cilvēku, katru, kas šeit garā. И Он видит каждого человека, который проходит здесь. Vai tu esi turists vai vietējais, Dievs tevi redz. Кем бы ты ни был, Он все
Jā, un Dievs mīl tevi. И Он любит тебя. Un viņam ir plāns Jēzus Kristus. И у Него есть план для тебя, это Иисус Христос. Bet tev ir jāpieņem šim glābšanas rīķim. Но тебе нужно взяться за этот спасательный круг. Jo vienīgais ceļš uz glābšanu ir Jēzus. Потому что единственный путь спасения – это Иисус. Tas Jēzus Kristus, kas nomira par mūsu grēkiem 2000 gadus atpakaļ. Тот Иисус, который умер за грехи всех людей 2000 лет назад. Viņš nomira arī par tevi. Он умер также и за тебя. Jēzus izlaiž savu asins arī par tevi. И Он пролил свою кровь за тебя. Vai tu būsi vienaldzīgs? Будешь ли ты безразличен? Vai tu pieņem šo vēsti? Или же ты все-таки примешь эту весть? Vai tu noticēsi tam, kas ir tevi mīl un ir izglābs И tevi? поверишь тому, кто тебя спас и кто любит тебя. Kurš nomira pie krusta tevis dēļ? Который за твои грехи умер на кресте. Jo nav cita ceļa. Нет другой дороги. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Un neviens nenāk pie tēva kā vienīgi caur mani. И никто не приходит к Отцу, как только через меня, сказал Иисус. Un tas nekad nemainīsies. И это никогда не изменится. Cilvēks var tapt izglābt tikai caur Jēzu Kristu. Человек может спастись только через Иисуса. Neviens nav nomiris mūsu grēku dēļ, tikai Jēzus Kristus. И никто не умер за наши грехи, кроме Иисуса. Un tavi labie darbi nenosedz tavus grēkus. И даже никакие дела не могут спасти тебя. Tikai Jēzus asins. Только кровь Иисуса. Tikai Jēzus asins. Только кровь Иисуса Христа. Jo katrs, kas tic Dieva dēlam, Jēzum Kristu, Всякий, кто будет верить Иисусу Христу, viņam taps piedots. ему будет прощено. Dievs piedos. Бог прощает. Bet ja tu nepieņemsi to, Но если ты не принимаешь жертву Иисуса, tad Bībelē rakstīts, ka Dieva dusmība paliek uz tevis. то Библия говорит, что негодование остается на тебе. Dieva dusmas paliek uz tevis. Божья ярость остается. Jo grēks nav piedots. Потому что грех не прощен. Grēks sauc uz Dievu. Грех кричит к Богу. Tam vajag piedošanas, tam vajag asins izliešanas. И нужно прощение этого греха. Un tikai Jēzus Kristus asins mazgā katru cilvēku no grēka. И только кровь Иисуса Христа очищает человека от всякого греха. To cilvēku, kurš tam tic, И человек, который в это верит, tas cilvēks, kas to akceptē, который это принимает, kas noslīgst savos ceļos Dievu priekšā, который склоняет колени перед Иисусом, un kas pateiks šos vienkāršos vārdus, Jēzus, tu esi man vajadzīgs. и который говорит просто: Иисус, ты нужен мне. Un šodien mēs mierīgi sludinām, bet Jēzus drīz nāks atpakaļ. Иисус скоро придет назад, хоть мы Иисус сегодня drīz nāks говорим atpakaļ. спокойно, но Иисус скоро придет. Jēzus nāks atpakaļ. Иисус придет на эту землю, Viņš tiesās šo pasauli. и Он будет судить этот мир. Ko tad izdarīs tu? И что тогда? Tie ir Jēzus Kristus vārdi. Это слова Иисуса. Tie ir paši spēcīgākie vārdi šajā pasaulē. И это самые сильные слова, которые только... Kas tic man, tas nāvis neredzēs ne mūžā. Кто будет веровать в Иисуса Христа, не увидит смерти Cilvēki nevar никогда. atrisināt nāvis problēmu. Смерть не решает проблемы. Cilvēki mirst un mirst. Miljoniem cilvēku katru dienu mirst. Mиллионы людей каждый день умирают. Bet Jēzus teica, kas man tic, tas nāvis neredzēs ne mūžā. Но Иисус сказал, кто будет веровать в Меня, тот не увидит смерти вовек. Jo Jēzus dod mūžīgo dzīvību. Потому что Иисус дает вечную жизнь. Jēzus tas, kas mūs aizved pie debes tēva. И Он тот, кто доводит нас до небес. Jēzus ir šis ceļš, Jēzus ir šis durvis. Он дверь на небеса. Šodien piesauc Jēzu Kristu. Сегодня призови Иисуса. Šodien tev viņš ir vajadzīgs. Сегодня Он тебе Tu нужен. nezini, kas tev būs rīt. Ты не знаешь, что будет завтра. Neviens cilvēks nevar dot nekādu garantiju par rītdienu. И никто не может dать тебе гарантию на Arī завтра. Dievs nevienam cilvēkam nav devis garantiju, ka viņš neaizies uz ēli. Nevienam nav tādas Ни у garantijas. кого нет гарантии, что он не попадет в ад. Ir tikai viena garantija caur Jēzu Kristu, caur viņa izlietajām asinīm. Есть только одна гарантия через пролитую кровь Иисуса Христа. Jēzus asins ir tā kā zīmogs, Это знак, это как печать, kad cilvēks pieder Dievam. что человек принадлежит Богу. Cilvēki iet bojā šodien. Сегодня люди погибают, Cilvēki mirst šodien. умирают Cilvēki šodien dzīvo izmisumā. и живут очень плохо. Cilvēkiem nav atbildes, kas būs rīt. И они не знают, что будет завтра. Cilvēkiem nav nekādas saprašanas par to, kāda dzīves jēga. И не знают, какой смысл жизни. Kurš cilvēks var dot par savas dvēseles atrašanu kaut ko Dievam? Viņš neko nevar iedot. Человек nичего не может дать Богу. Cilvēks ir bankrotējis Dieva priekšā. Он как банкрот перед Богом. Tas ir vairāk kā bankas bankrots, tas ir pilnīgs bankrots. Полный банкрot. Bet Dievs dod jaunu dzīvi Kristu. Но Бог дает бесплатно новую жизнь во Христе Иисусе. Lai cilvēki šodien var ēst maizi, var apēst McDonald's, ļoti labi pieēsties, bet tā nav dzīvība. Tas cilvēks to uzņem un izved ārā. Jēzus teica, es esmu dzīvības maize, es esmu tā maize, kas nākus no debesīm, kas pasaulē dod dzīvību.
Katrs cilvēks, kas piesauks Jēzus vārdu, viņam tiek dota dzīvība, mūžīgā dzīvība. Ja tu to noignorēsi, tu mūžīgi pavadīsi ellē. Ir tikai divas vietas, kur pavadīt mūžību – debesis, un otra ir pazušanas vieta ellē. Vēl ir laiks, kamēr cilvēks dzīvo zemes, viņam ir iespēja. Viņam ir iespēja nākt pie Dieva, viņam ir iespēja nožēlot savus grēkus, viņam ir iespēja salīdzināties ar Dievu, ar Jēzu Kristu. Un mums nesalīdz un neglāb labie darbi, bet Jēzus Kristus asins. Cilvēks neko nevar dot par savu glābšanu, par savu atpestīšanu. Tikai Jēzus asins ir tās, kas glābi. Jēzus asinīs mums ir grēka piedošana. Jēzus asinīs mums ir dziedināšana. Jēzus asinīs mums ir mūžīgā dzīvība. Tikai caur Jēzus tapt izglābts. Tikai caur Jēzus Kristu. Tikai caur viņu krusta nāvi Golgātā. Jēzus nomira augšām cēlās, lai katrs cilvēks, kas gribēs būt ar Dievu kopā, lai viņš būtu mūžīgi šajā ģimenē kopā ar Dievu. Ar ko tu būsi kopā? Ar vēlnu vai ar Dievu? Vai tu kopā būsi ar grēku vai ar taisnību? Dievs dod grēku piedošanu. Viņš dod mūžīgo dzīvību caur Jēzu Kristu. Neviena reliģija neizglāb cilvēkus. Nekāda labie darbi neizglāb cilvēks. Nekāda rituāla neizglāb cilvēks. Nav glābšanas nevienā citā, tikai Jēzu Kristu. Un tā ir tava iespēja izglābties. Ja tu piesauks Jēzus Kristus vārdu, tu tapsi izglābts, tu tapsi nomazgāts. Dievs dod jaunu dzīvi caur Jēzu Kristu. Un Dievs mīl katru cilvēku. Viņš redz mūsu dzīves, Dievs redz mūsu domas, Dievs sniedzās mums pretī, bet Bībelē tā rakstīts, ka tuvoties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Ja tu ej pagriezt no muguru prom no Dieva, kā Dievs tevi izglābs? Viņš ir izdarījis visu, lai tu būtu izglābts, un tu neaizietu bojā. Šī dzīve ir īsa, 70, 80 gadi, un visi cilvēki aiziet uz kapiem. Bet Jēzus teica, kas tic man, tas nāvi neredzēs ne mūžam. Kas tic man, tas dzīvos, ja arī mirs. Jēzus teica, es esmu augšām celšanās un dzīvību. Jēzus teica, ka no kapiem nāks ārā cilvēki. Vieni nāks dzīvībai, otru notiesāšanai uz nāvi, uz pazušanu. Visi cilvēki iet bojā, cilvēkiem nav nekādas garantijas par rītdienu, cilvēkiem nav nekādas atbildes, kas būs pēc nāves. Cilvēkiem aizvien nav. Ir sarakstīts miljardiem grāmatas, ir izveidots miljardiem reliģijas un filozofijas. Neviena nedod nekādu atbildi uz to, kas būs rīt, kas būs ar cilvēku dzīvi rīt. Tev nav nekādas atbildes. Bet ja tu pieņemsi Jēzu Kristu, tad viņš teica, es esmu augšām celšanās dzīvība. Es esmu tas, kas dodu šo dzīvību. Es pats esmu šī dzīvība. Jēzus Kristus ir vajadzīgs katram cilvēkam, bez viņa nav iespējas izglābties. Jēzus Kristus nav glābšanās. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš teica, neviens nenāk pie tēva, kā vienīgi caur mani, tikai caur Jēzu Kristu, tikai Jēzu Kristu. Visi ir caur viņu, uz viņu un viņam, viņa godam, viņa slavai. Tikai Jēzus Kristus izglāb. Cilvēki, attopies, padomā, kur ved tava dzīve, kur tu ej, kāds būs tavs dzīves gals. Tā vienkārši iet, nedomāt. Cilvēks iet, viņš precās, mācās, ēd, taisa biznesu, dara darbu un tad aiziet kapā. Un tā ar to viss beidzās, bet ar to viss nebeidzās. Bībelē saka, tad tikai sākās, jo sākās mūžība. Un šī mūžība, vai tu esi kopā ar Dievu, vai tu esi ellē, pazušanā. Dievs dod vienu dzīvi un dod šo izvēles iespēju. Dievs neuzspiež savu mīlestību nevienam, viņš mīl visus cilvēkus, bet viņš neuzspiež savu mīlestību nevienam. Tev ir jāizvēlās, vai tu mīlēsi Dievu, vai tu paklausīsi viņam, vai tu noraidīsi viņa mīlestību. Viņa mīlestība ir atklājusies ar Jēzu Kristu. Viņš sūtīja savu dēlu šai pasaulē. Dievs pats nāca miesā šai pasaulē, nomira pie krusta, izlēja savus asins, manis un tevis dēļ. Un ko Dievs vēl varēja izdarīt? Viņš parādīja visu savu mīlestību, viņš nāca ciest mūsu dēļ. Viņš tika nonāvēts sists pie krusta mūsu grēku dēļ. Tad tas, kas tev ir jāizdara, tev ir jāizdara šī izvēle. Jā, es ticēšu Jēzu, es piesaukšu Jēzu Kristu, es sekošu viņam, es mīlēšu viņu. Ja tu dzīvo grēkā un netaisnībā, tu aiziesi bojā. Ja tu šodien vienaldzīgs, tu it kā saka, es neizvēlos nevienu īstu ceļu, es eju kaut kur pa vidu, tad vidus ceļa nav. Vai nu cilvēks ir ar Dievu, vai viņš iet pazušanā. Vai tu esi ar vēlnu, vai tu esi ar Dievu, vai tu esi ar grēku, vai tu esi ar Dievu. Ko tu esi? Ja tu esi ar grēku, tu esi kopā ar vēlnu, tu ej pazušanā. Jēzus teica uz rodas, ka cilvēkiem jūs esat vēlni bērni, jo jums gribas piepildīt savu tēvu vēlni kārības un viņa grēkus. Bet Dievs piedāvā citu dzīvi. Dievs piedāvā savu dēlu Jēzu Kristu, šo upuri. Viņš ir izdarījis to cilvēku labāk, kas ticēs, kas piesauks viņa vārdu, kas taps viņa ģimene. Un Dievam ir šī ģimene, un tu vari iet tajā iekšā, caur Jēzu Kristu. Jēzus teica, es esmu šīs durvis, glābšanās ceļš, patiesība ceļš un dzīvība. Jēzus Kristus. 2000 gadus cilvēkiem tiek sludināt šī vēsts un žēlastības dienas, žēlastības laiks, atstāt vēlmu, atstāt grēku, atstāt visu netaisnību.
un pieņemies Jēzum Kristus. Tas ir šīs glābšanās durvis. Viņš ies un atradīs ganības. Un Dievs saka, ka šī pasaule ir vajā. Šī pasaule gribas tiekšā lāstā, grēkā, un drīz būs arī Antikrista laiks, un Jēzus drīz atgriezīsies atpakaļ, un cilvēkiem visiem šajā pasaulē jādzird šī vēsts par Jēzu Kristu, un jāpieņem lēmumus. Ar ko es būšu? Ar Dievu es būšu, vai es būšu ar vēlnu? Nav vidusceļa. Cilvēki domā, ka es nekalpoju ne vēlnam, es neticu Dievam, seju kaut kādu vidusceļu, seju zelta vidusceļu. Nav zelta vidusceļa. Nav tāda ceļa, vai nu cilvēks piedar vēlnam, vai viņš piedar Dievam. Varbūt tikai divi saimnieki. Vai tavs saimnieks ir vēlns un grēks, vai tavs saimnieks ir Dievs, Jēzus Kristus. Kam tu kalpo? Ja cilvēks, Jēzus teica, kas dara grēku, ir grēka vergs. Ja tu kalpo grēkam, tad tu esi grēka vergs. Tavs saimnieks ir grēks un vēlns. Ja tu kalpo Dievam, tad Dievs saka, es darīšu tev brīvu caur manu dēlu Jēzu Kristu. Caur mana dēlu Jēzus Kristus izlietajām asinīm. Tu būsi brīvs, tu būsi dziedināts no atkarībām, tu būsi dziedināts no savām šīm vājībām visām, no depresijām, no sāpēm. Dievs ir tas, kas dziedina. Jēzus asins dziedina. Jēzus priecājas mums ar dziedināšanu. Tikai piesauc man vārdu. Dievs saka, es tevi mīlu, mans dēls ir nomiris par tevi, Jēzus Kristus. Piesauc mani bēdu laikā, un es tevi izglābšu. Dievs saka, piesauc mani, pārbaudi mani, es tevi izglābšu. Es atsaukšos tevi, bet vai cilvēki to dara? Un cilvēki tie, kas to ir izdarījuši, viņi ir pārbaudījuši, ka Dievs ir labs, ka Dievs glāb, ka viņš ir labs. Jēzus Kristus ir reāls Dievs. Un Jēzus Kristus valda savā tronī. Jēzus, kad aizgāja atpakaļ pie Dieva, viņš teica, man pieder visa vara debesīs un zemes virsū. Un ejiet, mani cilvēki, sludinies šo vēsti, ka es esmu nomiris pie krusta, augšām cēlies. Un es tagad būšu pie Dieva labās rokas. Un jūs, mani mācekļi, ejiet sludiniet visā pasaulē. Šo vienkāršo evaņģēliju par Jēzu Kristu. Un ja tu to noraidi, ja tu esi ļoti lepns, un latvieši ir diezgan lepna nācija. Un ja mēs noraidīsim Jēzu Kristu, mēs esam bojā. Jēzus ir nomiris par visām tautām. Jēzus mīl visas tautas. Иисус любит все народы. Иисус умер за все народы. И если ты покаешься, ты будешь спасен. Приходи к Иисусу. Он единственный хочет спасения. Come to Jesus. Jesus is only way. The true and life. Приходи к Христу. Он спасает человеческие души. Дьявол убийца и лжец. Люди идут погибель. Bet tev ir jādzird vēsts par Jēzu Kristu. Viņš ir tas, kurš ir atbildi. Jēzus ir tā dzīvība, kas mums ir vajadzīga. Jēzus ir reliģija. Jēzus nav baznīca. Jēzus nav sveces baznīcā. Jēzus nav vīraks. Tā ir reāls Dievs, kurš atdzemdina cilvēks no augšienes. Cilvēki piedzimst un piedzīvo pestīšanu un glābšanu, piedzīvo jaunu dzīvi. Cilvēki vispār skatīties, kad zilas ir debesis, zaļa ir zāle. Cilvēki ierauga šo dzīvi citās krāsās. Un Dievs ir dod šo dzīvību, atzīmīs jaunai dzīvē. Jauna dzīve caur Jēzu Kristu ar Dievu. Tā ir arī mūžīgā dzīve. Cilvēki ir pašanā, bet nav cita glābšanās ceļa. Nav citas glābšanās iespējas, kā tikai caur Jēzu Kristu. Es varu palīdzēt. Jums vajadzīgs Jēzus Kristus, viņš palīdz. Laikam no Mērķeļa cēlēsies, ja? Шутит. Вот. От Безьяницы родился, да? Что ты шута ведешь? Baist. Tu I don't zini, ka tu understand. baidīsi, tāpat aizies bojā. Viņš jums Jēzu Kristu, un tad baist. Jāpieņem Jēzus Kristu. Viņš jau uz Dievs vienkārši var pateikt, ka viņš ir Dievs. Saka, man Dievs. Es vārīts. Ar visu savu brīdi. Nāpi tie pēdējā. Es noticēšu cilvēkiem. Man mīl, nāvis un grēku. Ietas manī savu garu. Ienāc manī sirdī. Iepild mani savu svēto garu. Es gribu tev kalpot. Tev ticēt. Skriešu novis par maniem grēkiem. Es nožālos. Rašanas. Man Dievs vajag tevi. Es tevi sev bojā.
Vienkārši lūkšana tā izmainīs attīm tavu dzīvi. Pat ja tu neredzīgi to nesiet, Покайтесь, не бойтесь, не бойтесь и не думайте, что Иисус где-то далеко, где-то там, на небе. Он рядом каждый день ждет тебя. Аллилуйя. Слава Дievam. Jā, ļaudis, mēs sludinām labo vēsti. Jūs tik skrienat garām, es arī ātrāk tā skrēju garām kā jūs. Man likās, ko te runā, ko tur tas es pat biju dusmīgus dzirdēju Dievu vārdu. Bet ziniet, Dievs ir īsts, Jēzus ir nomiris par katru, bet tas ir atkarīgs, vai mēs viņu pieņemam vai nē. Jo dzīve ir īsa, tu nezini, kas rītā notiks. Rītā var vienā brīdī sirds apstāties vai vienalga, kas notiks. Kas ar tevi notiks? Kas notiks pēc tavas nāves? Kas daudzi nāk ballēties, atpūsties. Tu nezini, kas notiks. Tad, kad tu skrien uz kādu klubu, uz kādu atpūtas vietu. Un tu nezini par rītdienu. Un jautājums, kur tu nonāksi tad? Jēzus ir vienīgais ceļš, piesauc viņu, meklē viņu. Arī es gāju garām visiem, un man bija riebums no Dieva vārda, man bija riebums dzirdēt to visu. Es biju dusmīgi, ja kāds man bībeli deva. Bet vienu dienu Dievs man aicināja pēc sevis. Un ziniet, es dzīvoju šai pasaulē, un es sapratu to, ka man likās, ka man nav nekur piedošanas, ka neviens nevar man piedot, neviens nevar atlaist, kas pirmo reizi sastapos ar Dieva vārdu, man likās, ka es esmu tik netīra Dieva priekšā. Bet Dievs piedod visus grēkus. Jo šodien tev liekas, ka tev nav kaut kas piedodams, Dievs piedod. Jēzus ir nomiris par taviem grēkiem, par katru grēku, par katru vainu, par katru arī slimību. Jēzus brūcēs mēs varam būt dziedināti. Ja tu cīnies ar kādām lietām, piesauc Jēzu. Amen. Piesauc viņa vārdu, meklē viņu vārdu Dieva Bībelē. Amen. Bībele ir Dieva vārds, Bībele ir tā, kas var tev dot dzīvību. Tev parādīt ceļu ārā no tumsas. Bez tā nekas nebūs. Ir daudz reliģijas, ir daudz visādas lietas, bet neviens nav pa jums nomiris, tikai Jēzus. Bet tas mums nepalīdzēs, ja mēs viņu neakceptējam. Tikai tie, kas akceptē Jēzu par Dieva dēlu, tikai tie tiks glābti. Amen. Meklējiet viņu, piesauciet viņu. Šis ir tāds bīstams laiks. Notiek visādas lietas riņķī apkārt. Un Jēzus teica, ka viņš nāks atpakaļ. Un mēs nezinām, kurā brīdī viņš nāks. Viņš nāks un to redzēs visi. Bet katram arī tās brīdis pienāks, kad viņš aizies pie viņa. Un tad ir jautājums, kas būs tālāk? Un vai tu šodien pazīsti Jēzu? Vai tu tikai dzirdēsi kaut ko pa baznīcu?
Baznīca tas nav tas. Ja tu reiz Ziemassvētkos aizēji uz baznīcu, noliec svecīt vai kur, tas tevi neglāb. Ne svecis, ne baznīca glāb, bet Jēzus personīgas attiecības ar Jēzu. Tikai tas ir tas, kas tev var izraut ārā no šīs pasaules. Un Jēzus tieši piedod visus grēkus, Jēzus dziedē visas vainas. Viņš ir vienīgā cerība katram vienam. Ir dažādas reliģijas, ir dažādi dievi, dažādas lietas, bet tas neglāb, tas tieši otrādīgi, tas ved vēl lielākā murgā un lielākos sajukumos. Meklē Jēzu, un ja tu nezini, kur ir izēja, tur ir izēja. Ja tu šodien neik garām un neik dzert un kaut kur tur meklēt izēju tusiņos un ballītēs, tā nav izēja. Tas ir īslaidīgs mierinājums. Tas šodien varbūt liekas forši un kruti un nākamajā dienā ir sūdīgi un vainas apziņa par to, ko ir izdarījis. Jēzus var nomazgāt visu vainu, visas sāpes, visus pārdzīvojumus. Meklējiet viņu Dievu vārdā, meklējiet cilvēkus, kas patiesi tic, nevis kas nāk tikai uz baznīcu, bet kuri patiesi ir atdevuši savu dzīvi Jēzum. Viņi jūs var vadīt tālāk. Meklējiet Jēzu mājās personīgi, lūdziet viņu. Nevis kaut kādu mistisku Dievu, ko jūs nezināt, bet Jēzu Kristu, kas ir Dieva dēls, kas ir augšām cēlies, nomiris par katru vienu. Viņš ir vienīgā cerība. Tikai caur viņu jūs varat būt glābti. Tikai viņā ir cerība.